Anna Celmiņa zina, kas strādā biznesā. Annas analītiskais skats spēj pamanīt arī to, ko Excel tabulas nerāda. Gatis Gāga balansē starp aktiera un uzņēmēja lomām. Gata uzņēmēja piedzīvotais, gan veiksmes, gan kļūdas, ļauj viņam uzdot īstos jautājumus citiem uzņēmējiem. Sarunās ar jaudīgiem Latvijas uzņēmējiem meklēsim īsto atslēgu uzrāvienam biznesā. Bizness tās ir attiecības. Tu dari to, kas tev patīk, un tad tev būs jāstrādā visu laiku. Mūsu klients ir tas, kuram ir vieta, kuram ir vajadzība un kuram ir nauda. Tas ir par sadarbību, nevis par tādu asiņainu konkurenci. Minūte otrās kategorijas viesuļvētrā uz mūžiem tev mainīs tavu izpratni un tavu bijību pret dabas spēku. Vēl gribi? Labi! Vai tu būtu gatava par šo maksāt naudu? Es būtu gatava maksāt, lai tu to vairs nedarītu. 2 hobiji pārtapuši eksportspējīgā biznesā. Girts Ozoliņš savu aizrautību ar mūziku un tehnoloģijām pārvērts visā pasaulē pieprasītos modulārajos sintezatoros. Savukārt Ingus Augstkalns turpina eksperimentēt ar savu kaislību vēju. Kādreizējo pieredzi vertikālo vēja tuneļu uzņēmumā Aerodium viņš burtiski pagriezis citā virzienā, radot vēja tuneli jeb vētras simulātoru. Mēs ļaujam cilvēkiem piedzīvot dabas spēku drošos apstākļos. Uzliec varbūt operatoru un pārējo tā, liekas, šeit. Izklaides industrija. Tā ir milzīga industrija, kas nemitīgi aug. Pieredzes ekonomika aug visā pasaulē. Tā ir viena no visstraujāk augošajām ekonomikām. Cilvēkiem daudz mazāk svarīgi, ka viņiem kaut kas pieder, bet ko viņi piedzīvo. Cilvēks var mainīt viedokli tajā brīdī, kad viņš ir kaut ko pieredzējis. Un tā pieredze liek viņam mainīt uzskatus. Un tas, ko mēs droši varam pateikt, minūte otrās kategorijas viesuļvētrā tā kā uz mūžiem tev mainīs tavu izpratni un tavu bijību pret dabas spēku. Tad vējš uzņem ātrumu, šeit galā uz turning veiniem iedegās gaismas, un tava sesija sākās. Tavs uzdevums ir aiziet līdz 100% zonai un atrast zemāko leņķi, pie kura vējš tevi tur. Tad izplest spārnus, tad spēlēties ar laukumu. Lai saprastu cilvēkus, kas klausās laika ziņas un kur vienmēr saka vēja ātrumu metros sekundē, kad, teiksim, pie 25 metros sekundē tā jau ir vētra. Tad cik šeit ir šajā tunelī? 45-46 metri sekundē. Latvijas lielākais orkāns, tas ir 1967. Gads, kurā bija 48 metri sekundē. Tas ir līdzīgi tā kā jums tunelī. Tas ir precīzi tas, ko, jā, un faktiski mēs varam pārcelt tevi laikā un ļaut piedzīvot tās nakts notikumus. Kas tad ir tas jūsu produkts tajā visā? Kas ir tas, ko jūs visvairāk pārdodat? Jo komponents ir daudz, un tad man liekas, vai tas ir tehnoloģija, ideja, patents, franšīzes tiesības, kas? Mūsu klients ir tas, kuram ir vieta, kuram ir vajadzība un kuram ir nauda. Un tad tālāk viņam ir jāpalīdz, protams, ar visu to daļu. Ja ir vieta, tad kā tas ierakstās ar visu to procesu, cik daudz vietu vajag skapīšiem, tur izglītībai un kā tu organizēsi tās rindas. Tad ir tā naudas daļa, kā tas atmaksāsies, un tad pārējais jau ir to visu realizēt. Tā kā mēs palīdzam faktiski ar pilnīgi pilnu ciklu. Beat the Storm pagājušā gada apgrozījums bijis gandrīz 1 miljons eiro, bet visa peļņa pagaidām tiek ieguldīta attīstībā. Uzņēmumā strādā 3 darbinieki. Gata, te ir viena kombinācija, ja tu to uzgriez, tu dabū uzreiz miljardu. Vai šidēļ viss ir funkcionējoši, vai tas ir Šis funkcionējoši, un šeit viņš ir
duālu funkciju pilda. Viņš ir gan sintetizators, gan arī tapetes. Aha! Jo mans pirmais minējums šeit ienākot ir, ka tā ir DJ pults. Šis ir sintetizators. Modulārais sintetizators, jā. Modulārais. Tātad, lai kaut kas skanētu, viņš ir jāsaštepselē kopā. Pa lielām ir tikai 3 lietas - augstums skaņas, tembrs un amplitūda. Ko šitais dod? Tas ir trokšņa ģenerators. Mēs varam pieslēgt un īstenot tikko. Tas ir viņa stils. Tā jau var taisīt, tā teikt. Ok, tu brīdi, tu teici, ka tas ir troksnis, ok. Šis ir pats galvenais īstenībā, tu vanš. Ok. Bet tas ir superlēns digitālais troksnis, un tad viņa... Iedomājies, tas ir tikai viens modulis. Un man ir jāuzsajūt, ka es biju koncertā. Erika Sints 2024. gada peļņa bija 1,5 miljons, apgrozījums 5,6 miljonu eiro. Uzņēmums darbojas mazā 10 cilvēku komandā. Un tad tu viņu sekvencē, un tad sanāk muzika kaut kāda, jā. Laižam. Tu esi Laižam gatavs muziku. diskotēkai? Jā, Jā, mums aiziet. jāiet zāles vidū. Arī šis bizness ir ļoti personīgs. Neviens nezina, kas Yamahas sintetizators taisa. Tad mūsu jomā tiešām mūs zina personīgi. Mani tur Raivo, mēs tādu vairāk sejas uzņēmumu. Man bija tā, ka es Detroitā, piemēram, restorānā dabūju atlaidi, jo man oficiants pazīst, ka es esmu Girts no Eriksons. Man nāk random cilvēki selfijas taisīt lidostās un tā. Un arī mūziķi, ja šis pats Jans Tīrsens vai Žans Mišels Žārs, piemēram, viņi mūs patiesi uzskata par superstāriem. Un tad mēs sakam, ka mēs esam mutual superstars. Jo jā, mēs nodrošinām viņiem darba rīkus. Man interesē arī katra mūsu stāsta varoņa kaut kādas personiskās īpašības. No Ingus tu varētu paņemt to enerģiju, ka viņš arī skatās uz visu, mazliet ar tādu filosofisku distanci. Arī Girts Ozoliņš to dara, bet viņš to dara citādāk. Viņa atkal strauji šis tāds miers, tā, ka viss jau būs labi. Un tā no katra, ja mēs varētu paņemt to vajadzīgāko īpašību biznesam, tad mēs beigās varētu uzmodelēt tādu ideālā, veiksmīgā biznesmeņa tēlu. Es ceru, ka tas būs es. Ok! Vēl ir tāda lieta, ka vajag to dažādību, talantu piesaistēt. Tā kā tad tavs pirmais, ideālā gadījumā, tas pirmais cilvēks, ko tu pieņems darbā, viņam ir jābūt pilnīgam pretstatam tev. Visos aspektos. Un tad jums būs dažādība un idejas, ja vien jūs strādāsieties. Tas ir tāds likums, jā? Ne, tas ir ieteicams. Jā. Tad šeit iekšā ir vētra, ja? Mēs tagad ņemsim no kastes vāku. Viss, kas nepieciešams, lai pārdotu vētru. Vētra nē, vētra ir... Cik konteineri? Vētra ir 10 konteineri, jūras konteineri. Laitopi. Tādā ietilpst viens vētras tunelis. Ok. Jā, tas ir tik liels. Ok. Šeit, bet savukārt tik mazāk astē ietilpst viss, kas nepieciešams, lai pārdotu
produktu, kas ir aptuveni vienmēr darījums ir virs 1 miljonu, kāds šis produkts. Un tālāk, kad mēs viņu pārdodam, tad aptuveni realizācija tie ir kādi 9 mēneši, 9 līdz 11, ieskaitot jau sūtīšanu. Ražošana notiek 95% no visas naudas masas paliek Latvijā, no tā miljona. 70 dažādi Latvijas uzņēmumi palīdz mums to uzražot. 7-0. Jā, 7-0. Jā, tā kā uzreiz ar vienu darījumu ir 1 miljons ienāk Latvijas ekonomikā, aiziet pie 70 uzņēmumiem. Tāpēc kā pārdošana, jā, tā klātienes pārdošana produktam, kas ir tā kā virs miljona, ir ļoti svarīga. Un tad ir jautājums, kā var atļauties vai ne to standu, un tad tu domā, ka tev ir kaut kādas stenda kompānijas, kas tev viņu uzražo, un tad viņi uzstāda. Realtātē mēs skaidrs to nevarētu sākotnējā attīstības stadijā atļauties. Un tas ļoti svarīgi, ka to var izdarīt, un mēs to varam izdarīt divatā, ja mēs to pašu stendu saliekam. Un, man liekas, tas ir svarīgi arī citiem jaunajiem uzņēmējiem zināt, ka to var izdarīt daudz lētāk un vienkāršāk. Tad tas, ko mēs tagad taisam vaļā, ir jūsu mazais veikaliņš. Jā. Tas sanāk, ka šis ir vētras simulators gandrīz vai. Jā. Jo tev ir jāparāda, ka tā ir īsta pieredze, taču vētru tu nevari īsti ekspozālē ienest, un tāpēc tu mēģini... Jā. Ienest sajūtu. Jā. Iztēli. Tas tā kā teātrī. Mums ir klienti, kuriem vispār acis nenomirkšanās pie 1 miljona, ja? Un ir citi, kas nobūšas, ka jūs traki esiet vispār. Kāds miljons par vēju, ja? Un tad savukārt tas vissvarīgākais jau stāsts ir par to atmaksāšanās laiku un par to vērtību, ko tas viss beigās reducējās uz vērtību, ko tu dod. Es redzu, ka te ir 3 kategorijas - bērni, pusauģi un pieaugušie, un tad psihopāti. Kā iztulkot to daredevils latviski? Tie, kuriem es teiktu, asu izjūtu cienītāji. Okay. Vienā vārdā būtu varbūt uzreiz tā sarežģīti, bet jā, asu izjūtu cienītāji. Tiem, kuriem vienmēr vajag vairāk. Jā. Kuriem vajag kaut ko īpašu. Attiecīgi, aprēķins ir veidots uz 55 līdz 70 cilvēkiem stundā. Tā būtu tā iekārtas maksimālā kapacitāte, kuru mēs varam mainīt atkarībā no lokācijas vai klienta specifikas. Tas diapazons, kurā mēs varam to mainīt, ir no kaut kādiem, es teiktu, 30-40 cilvēku stundā līdz 120 ar vienu iekārtu. Ja es to iekārtu darbinu 30% no maksimāli iespējamā laika, man viņai ir jāatmaksājās. Un tad pie tā ir arī pieskaņoti tie atmaksāšanās scenāriji. Tādā gadījumā, ja tie ir tie 30%, ir iespējams, ka šī iekārta atmaksājas 2 gadu laikā. Mūsu rādījuma varoņi abi pierādīja, ka var darīt lietas arī bez investoriem. Tas sauc par tādu lietu kā bootstrappingu, kam latviski nav īsti tulkojumi, bet bootstrapot nozīmē būt tā kā zābaks, strap tā kā šņores. Tas nozīmē, ka tu pats sevi aiz zābaku šņorēm pacēl augšā, kas ir neiespējama darbība. Ja? Tā kā Münchhausens sev mēģināja pacelt augšā un lidināt. Industrijā to ārkārtīgi ciena, ka tu esi, tā teikt, bootstrapojies. Pats saviem spēkiem visu. Vēja tuneļi šobrīd darbojas Dānijā, nākamie punkti uz kartes Kuveita un Saūda-Arābija, kā arī ASV. Šobrīd ar Eiropas fondu atbalstu top projekts, lai vēja tuneli varētu izmantot arī glābšanas dienesti un jūrnieki, lai sagatavotos darbam stiprā vējā. Taču sākums bija viens liels pašrisks. Mēs iemācījāmies vārdu bootstrapped. Pats sev aiz zābakiem izvilku, bez ārējiem investoriem. Šeit par to vispār var aizmirst. Tu varētu būt bootstrapped, tad šāda veida. Šis arī ir bootstrapots. Šis ir bootstrapots. Jā, šis ir bootstrapots, bet tas ir tātad arī šādas dārgas lietas var bootstrapot, ja tu ļoti pakāpeniski un pareizi to dari. Protams, tas prasīja lielu personīgo investīciju.
bija ne viss, kas vienalga tur kaut kāda maza tur gadiem ejot auto kolekcija vai iekrāta nauda kaut kādam lielākai dzīves vietai. Ja, tas viss aizgāja, protams, te iekšā līdz pēdējiem centam. Kā jūs nonākat līdz tā ideja, ka vēl kaut kas ir jāuzlabo tajā skaņai vai kaut kas jāmaina? Kā tas notiek? Vai jūs paši jūtat tādu iekšēju nepieciešamību vai vienkārši tagad taisām kaut ko, lai būtu ko piedāvāt klientiem? Kā tas notiek? Šeit mēs esam ļoti dažādi cilvēki. Mums ir inženieri, mums ir mūziķi, kas varbūt neprot uzzīmēt elektronisko ķēdi, bet viņi spēlē instrumentus regulāri un ir cilvēki, kas pārdod instrumentus. Ja, un katram saskarē ar citiem mūziķiem, tirgotājiem, zinot, kas notiek mūzikas industrijā, mēs redzam minētās nišas, kas nav izdarīts pietiekami labi. Un būtībā mēs ķeramies lietām klāt tad, kad mēs redzam, ja mēs varam kaut ko pilnīgi jaunu izveidot vai būtiski uzlabot. Modulārie sintezatori ir liela niša, kaut gan salīdzinājumam. Tad, kad mēs sākām darboties, bija kaut 50 modulāro sintezatoru ražotāji. Tagad ir ap 400. Okay. Un mums paveicās, protams, nokļūt industrijā tajā brīdī, kad strauji auga modulāro sintezatoru lietošana, tāpēc mēs varējām pašfinansēties, reinvestēt ražošanā un tā. Šobrīd tā kategorija vairs neaug, un tāpēc ir jābūt ekstra radošiem, lai izdomātu, ko vēl tur vajadzētu ielikt. Visradošākās idejas rodas brīžos, kad naudas vēl nav. Ļoti taupīgā eksperimentā vajadzēja noskaidrot, vai tāds vēja tunelis vispār strādā. Tad mēs sākam skaitīt, cik ir vajadzīgs, lai uztaisītu testu un atbildētu uz vitāli svarīgiem jautājumiem. Kāds ir ātrums, ko cilvēki iekšā darīs un cik tas ir jautri. Un mēs skaitām, tad mums vajag uztaisīt metāla rāmi, mums vajag uzlikt to ventilatoru, mums vajag dīzeļu ģeneratoru, lai tajā vietā pieslēgtu to. Tas nozīmē, mums vajadzēs ceļām krānus, tad mums vajadzēs, cik tas viss metāla konstrukcija, mums vajadzēs kaut kādas matračas, lai tur tā kā droši būtu, un tad jāsafilmē un tā. Sareitinām kopā kaut kas pie 50,000 to visu uztaisīt. Lai dabūtu atbildes 3 jautājumiem. Bet, ja to neizdara, tad sanāk tā, ka tad tu tirgo kaut ko, par ko tu neesi pārliecināts, kas ir ļoti grūti vispār notirgot, ja tu tam netici. Līdz vienā brīdī vienkārši attaus ideja. Un tas stāsts, kā mēs ietaupījām 49,750 eiro. Mēs dabūjām visas 3 atbildes, vitāli svarīgās, par 250 eiro. Un mēs to dabūjām, kur Limbažu lidlaukā. Mēs nopirkojām lidmašīnu, uzlikām viņu uz bremzēm un vienkārši ieslēdzām motoros pilnu jaudu un aizmugurē uz mīksta zāliena spēlējāmies ar vēju, izmērījām vēja ātrumu, ļāvām jauniešiem spēlēties un saprast, ko viņi tur gribētu darīt, kāda varētu būt tā interakcija un kustība. Kas tad ir mūsu kompānija, cik Stormā strādā cilvēki? Ja? Stormā strādā tieši, kas ir štatā, tie ir 3 cilvēki. Ja, un 3 cilvēki, bet nav tā, ka tie 3 cilvēki izdara visu darbu. Tieši šie 3 cilvēki, kāpēc ir apzināti, tas ir apzināti veidots, kad tik maz. Tāpēc, ka tas, ko mēs turam, mums pieder preču zīme, patents un projekts. Ja, un viss šī intelektuālais īpašums. Ja. Un spēja tālāk to pārdot un pēc tam novadīt. Kā tu kļūti par to, kas tu esi tagad, par veiksmīgu uzņēmēju? Kā tas notiek, tā maģija? Satikt pareizos cilvēkus, jo viens
varbūt spēlētājs līdz zināmai robežai, ne? Bet tad ir vajadzīga komanda. Pat ja tas ir individuālais sporta veids, tev ir masieri, ārsti, treneri, palīgi. Un tā. Bet šis ir tiešām komandas sporta veids. Un tāpēc es biju laimīgs satikt vai zināt vai saorganizēties ar cilvēkiem, kas tagad mums ir komandā. Un mums ļoti labs tāds balans. Mums ir 10 cilvēki pavisam. Un tāpēc, ka mēs ražošanu izvietojam ārpakalpojumā, jo Latvijā ir labā infrastruktūra, tad mums nav jēgas pašiem kaut ko pakot šeit, ražot un tam līdzīgi. Un sākumā, protams, mēs to darījām, bet tagad sapratām, ka mēs gribam darīt interesantās lietas un atkal profesionāļiem citā jomā atstāt to, ko viņi prot darīt. Mazo komandu spēks. Tā ir apzināta izvēle saglabāt ļoti spējīgu un mazu komandu. Jo izklausītos priekš jūsu vēriena, ka jūs varētu arī būt vairāk. Vai jūs atrodat, kā sevi pavairot, varbūt gudri? Mums ir pavisam plakana struktūra uzņēmumā. Mums nav neviens no mums, kas ir kaut kā privileģēts komandēt citus. Faktiski uzņēmumi, kas strādā ar pasaules līmeņa klientiem, viņi ir vai attiecīgi 3 vai 10 cilvēku uzņēmums. Tev neliekas, ka tā ir maza komanda salīdzinoši? Tā ir maza, bet ļoti efektīva komanda, man liekas. Ne jau kvantitātē ir teiksim, spēks, bet kvalitātē. Citreiz arī kvantitāte, bet šajā gadījumā tas ir pierādījums tam, ka ar ļoti maz cilvēkiem var sasniegt ļoti liels rezultātus. Man liekas, ka tā vispār ir mazliet domāšanas maiņa šobrīd par mazo komandu spēku, par to, ka tavs uzdevums ir domāt, kā sevi optimizēt, neobligāti kā deleģēt, kā pirmā lieta, ko tu dari. Un vēl ir, protams, tas, ka viņi darbojas tādā nišā, kur būtībā, kā viņi teica, mums vajag kādu inženieru ģēniju apmēram, tikai lai mēs vispār apsvērtu kādu rekrūtēt. Tātad, kas notiek? Ja tu darbojies tādā nišā, onboarding process, es nezinu, vai tas ir latviski, darbinieka pielāgošanās darba videi process ir tik garš, tāpēc, ka tu nesaproti, kas te notiek. Kā rezultātā tevī ir investēts ļoti ilgs laiks. Vajadzētu būt, ka tu paliec arī ļoti lojāls uzņēmumā. Un, lai to izdarītu, viņi dara akciju opcijas. Respektīvi, visi, kas ir Erikas Sins, ir arī līdzīpašnieki. Man liekas, ka loģiski. Maza komanda, visi ir līdzīpašnieki, viņi paliek lojāli, viņi vairo vērtību, tāpēc, ka tur nav kadru mainība. Tu nepazaudē laiku. Liela ģimene arī, ka tu veido, ir ģimenes uzņēmumi klasiskajā izpratnē, ka tā viena bioloģiskā ģimene veido savu biznesu, bet šeit ir dažādi cilvēki, kas nav bioloģiski vienas ģimenes dalībnieki, bet pats uzņēmums ir kā ģimene. Kas ir ekstrēmāk? Lekt ar izpletni vai vadīt biznesu? Tad man mazliet ar izpletni lekt vispār ir droši. Okay. Tas vecais stāsts, nevajag baidīties no tām neveiksmēm. Vienkārši vajag darīt. Es atceros, kā tagad to brīdi, kas ir tas izšķirošais brīdis, kurā tu pieņem lēmumu. Jo tev ir tā ideja ir iterējusies ilgāku laiku, tu esi viņu domājis, bet tu esi aizvedis viņu līdz kaut kādam brīdim, un tagad tev ir jālec. Bet man neliek prātā doma, ka ja es šito nepārbaudīšu, tas baigi nožēloši. Un kas ir sliktākais? Nevajag baidīties izdomāt to sliktāko scenāriju. Kas būs? Ja neizdosies, tad man būs jāiet kaut kur citur strādāt, algots darbs. Nekas, kāda vaina. Teiksim, pēc 5, 10 gadiem vai
tev būs vēl motivācija, vai tvējš ir bezgalīgas iespējas, kā to pārdot? Man liekas, tas jau tas skaistākais, ka mēs nezinām, kas būs uz priekšu. Kur tas vējš sanesīs? Kurā gadījumā ir pagājuši 20 gadi man ir bijuši ar vēju un aerodījumu vienā virzienā, un tagad tas viss ir sagāzies pa 90 grādiem. Ja? Un ir atvērusies atkal jauna pasaule. Un kur tas nesīs, tas jau ir tieši tas skaistākais, ka tas noslēpums ir. Tā, tiltiņš. Šiltiņš. Šis smuki. Biznesa cilvēkam ir veids, kā gūt sev labumu, savai ģimenei, bet tad, kad tu esi jau pietiekami veiksmīgs, pietiekami daudz labumu guvis, ne visiem ir vēlme dalīties vai domāt par kopējo labumu. Manuprāt, tas būtu jebkura individa uzdevums, jo cilvēks, tāpēc mēs evolūcijā mums veicās mazliet labāk nekā pētiķiem, jo mēs, protams, sadarboties lielos apjomos, un tāpēc, manuprāt, un arī kā vispār globālie biznesi strādā, tas ir par sadarbību, nevis par tādu asiņainu konkurenci. Tie mūsu raidījuma varoņi, viņi ir tādā pieredžu veidošanas biznesā. Jo faktiski viņi abi divi veido tādus moduļus, ar kuriem savukārt citi tās savas pieredzes var izveidot. Par to viņiem maksā naudu, redz. Tad sanāk pieredžu, lai es maksimāli sarežģītu pateikt, pieredžu mērogošana. Es tev par šito gribēju pajautāt, tu tik bieži lieto šo vārdu. Kura? Mērogošana, jā. Man sākumā likās, ka es to ļoti labi saprotu, bet tagad varbūt tu vari tā, lai arī skatītājs saprot, izstāstīt, ko īsti nozīmē šī mērogošana. Kas tas ir? Te jau katra uzņēmēja vēlme ir sākumā uzbūvēt kaut ko vienu, un pēc tam iet gulēt, un tad tas pārdod sevi, kamēr tu guli. Tev ir forša ideja, bet tev ir nemitīgi jāpiedalās uz izstādēs, jāstāsta savus produktus. Jā. Tas īstenībā super, ka tu šito izcēli, jo man šķiet, Erika Sints māja galvenā apstiprināja, mūsu produkts ir mārketings. Ja tu esi zobu pasta, tev ir 100 konkurentu, tad tev ir vajadzīgs mārketings, kāpēc mēs esam vislabākie. Viņiem ir merchandise ar kaķi virsū uz zeķes, un viņiem ir maza istaba, kur viņi filmē savus YouTube video, jo produkts izdara to darbu. Savukārt šeit, runājot ar Ingusu, viņam ir jākļūt par izcilu, kas viņš jau piedzima, izcilu pārdevēju, lai viņš varētu ietērpt to visu vārdos, kas vēl nav taustāms, vai nav redzams, vai nav dzirdams. Tas, ko tu saki... Tad es esmu pareizi to sapratis. Tu esi ceļā uz to, ka tu esi stratēģis. Apsveicu. Vēl 17 raidījumi, un tu pelni ar to naudu. Tad mēs varētu šo notikumu atzīmēt ar nelielu sniegalā. Nākamajā sērijā. Man ir bijušas domas tādas, ka kaut kas varētu padoties. Es teiktu, 100 reizes pirmos 3 gadus. Man, piemēram, bijuši arī tādi momenti, kad ir jāmaksā cilvēkiem alga. Man ir 60 eiro uzņēmuma kontā. Negulētas naktis un valsts ieņēmuma dienas zvanīs par nenomaksātiem nodokļiem. Algas darbinieki prasa, kad būs. Un šeit ir ritīgi krūti tas, ka tev ir katru dienu jāmācās.